Mācību centrs Buts ir pirmais privātais pieaugušo mācību centrs Latvijā. To 1991. gadā dibināja centra valdes priekšsēdētājs Ilmārs Stabrovskis. Kad nāca šitie jaunie laiki 91. gadā, kooperatīvu laiki, tad mēs nolēmām veidot mācību iestādi privātu. Un privātā mācību iestāde līdz šim nebija bijusi Latvijā. Mēs pirmie sākam profesionālu izglītību. Mācību centrs darbojas 15 filiālēs un 5 nodaļās, piedāvājot daudzveidīgu profesiju apguvi, profesionālās pilnveides apmācības, kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, kā arī dažādu jomu seminārus. Jau 20. gadu mācību centrs Buts sadarbībā ar dažādiem Latvijas māksliniekiem turpina tradīciju izdot īpaši veidotu kalendāru. Kalendāru tematika vienmēr ir bijusi saistīta ar Latviju, tās dabu, novadiem vai arī mācību centrā apgūstamām profesijām. Pēdējos 2 gadus kalendāra attēli tapuši sadarbībā ar mākslinieci Lieni Gustu. Mana kursa biedra man zvanīja un jautāja, vai es gadījumā nevēlētos gleznot kalendāru. Es domāju, kādu kalendāru? Kalendārs tik apjomīgi. Un viņa saka, bet tur jāzīmē putniņi. Tā kā tie putniņiem jābūt reāliem. Un es domāju, wow, šis ir labs izaicinājums. Pirmais viņas darbs bija ar putniem, kas tagad ir šī gadā un ļoti labi izskatās. Mēs pat esam 10 komplektu glāzes uzgleznojuši un māksliniecei esam uzdāvinājuši 1 komplektu. Viņa ir sajūsmā pa savu darbu, ko viņa ir gleznojusi. Tā kā mums tāds apusējs gandarījums ir un priecājamies, ka mums ir tāds cilvēks mākslinieks, kas izpilda mūsu pasūtījumu, ja, un mēs atkal gandarīti, ka esam sasnieguši to, ko mēs gribam. Apsis nāk man pretī, un viņš neredz mani sākumā. Un es teicu, čau, apsi! Viņš pacēla galvu, paskatās uz mani tā lēnām, caur žoga apakšu ielīda mežā. 2024. gada kalendārā attēloti 12 Latvijas skaistākie un populārākie meža dzīvnieki. Katrs no tiem gleznots uz audekla ar eļļas krāsām kā atsevišķa glezna. Katrai gleznai es ļoti no sākuma izstudēju katru dzīvnieku. Vēlos kārtīgi saprast, kas ir konkrētās īpašības viņam, gan kā viņš kustās, gan pārvietojās. Un tad es ieskicēju tādu kā galvā jau vīziju, kā viņš varētu izskatīties. Un tad es paņemu vienkārši audeklu un zīmēju. Un viņš tur ir. Es redzu vienkārši to vīziju, kā jābūt. Un ja es redzu to vīziju, kā jābūt, tad tā glezna būs laba. Tas ir tā iedvesma, kas nāk no manis. Lai man rastos iedvesma, ja es redzu to rezultātu. Lienai patīk gleznošanas procesā iesaistīt arī savus bērnus. Kāpēc šī tādu gribēji? Mums ir vajag šīs krāsas. Gleznošanas process ar bērniem ir visai jautrs un arī izaicinošs. Galvenokārt tāpēc, ka viņiem ļoti patīk iesaistīties. Un tas process var ievilkties ļoti ilgi un pat vairākas stundas, jo viņi palīdzēs tikt galā ar jebkuru sīkumu, jebkuru uzdevumu, ko es uzlikusi esmu gleznai. Un tā atdeve ir daudz lielāka, jo viņi novērtē to, kas viņiem dod to audeklu, ar to, ko es strādāju, arī viņiem gleznot. Bērni arī piedalījušies katrās šī gada kalendāra gleznas radīšanā. Un šogad 1. gadu mēs izvēlējāmies tādu modeli, kurš atnāk pie mums mācīties novembra, decembra mēnesī. Mēs dāvinam kalendāru, jo mēs ļoti augstu vērtējam šo mākslinieci, kas glezno mūsu kalendāru. Viņa ir jauna, bet ļoti enerģiska, talantīga. Lai pielāgotu kalendāru katra lietotāja ērtībām, šogad pirmo reizi izdots arī galda kalendāra modelis. Es ceru, ka visi izbaudīs šo kalendāru. Esmu gatava arī nākošā gada kalendāru. Šis kalendārs ir foršs, nākošais gads būs vēl foršāks.